Labdien! Mani sauc dr. Jānis Šlēziņš, esmu neiroķirurgs un mugurkaulu ķirurgs, pamatā specializējos minimāli invazīvā un endoskopiskā mugurkaulu ķirurģijā. Un šodien gribu pastāstīt par vienu samērā biežu mugurkaulu kakla daļas problēmu, ar ko saskaros ikdienas praksē. Tātad mugurkaulu kakla daļa, līdzīgi kā jostas daļa, pēc būtības ir būvēta vienādi. Tātad mugurkauls gan kakla daļā, gan jostas daļā sastāv no skriemeļiem, starpskriemeļu diskiem un visām pārējām struktūrām, kas no mugurkaulā tur ir. Taču atšķirībā no jostas daļas, mugurkaula kakla daļā ir arī muguras smadzenes, jo, kā zināms, muguras smadzenes beidzās pirmā jostas skriemeļa līmenī, un lielākā daļa mugurkaula problēmu notiek starp 4., 5. un L5S1, tātad mugurkaula lejas daļā, kur muguras smadzeņu vairs nav. Taču mugurkaula kakla daļā ir muguras smadzenes, un līdz ar to ir dažādas nianses, kas stājas spēkā mugurkaula kakla daļas problēmu gadījumā. Pat cik biežākā situācija jostas daļā ir diska trūce vai mugurkaula jostas daļas sašaurinājums, jeb spinālā kanāla stenoze, kas nospiež nervus, kas šie nervi tālāk dodas uz kājām, izsauc attiecīgos simptomus kājās pārsvarā, tad muguras starpskriemeļu disku problēmu gadījumā var būt nospiedums ne tikai nervā, bet arī muguras smadzenēs. Tā ir lielā atšķirība, ka izdarot operācijas mugurkaula kakla daļā, mēs bieži vien ārstējam ne tikai nervu saspiedumu, bet arī muguras smadzeņu saspiedumu. Un biežākā pacientu grupa, kas pie mums ierodās, ir tā saucamie pacienti ar brahialģiju, jeb sāpēm, kas izstaro uz roku, kas ir saistīts ar mugurkaula kakla daļas nervu saknītes nospiedumu, tādējādi radot simptoms, kas izstaro uz roku. Ļoti bieži šādi pacienti ir pabijuši jau pie ortopēda, jo sākotnējā doma, par cik sāpes izstarot savu plecu locītavu, skar arī lāpstiņu un aiziet pa visu roku, tad pirmā doma bieži vien rodās, ka problēma ir pleca locītavā. Taču izslēdzot šo problēmu pleca locītavā, parasti gan pacients, gan viņa ārstējušais ārsts tajā brīdī nonāk pie secinājuma, ka ja plecā tā problēma nav, tad nākamais aizdomās turamais ir kakls. Un tad jau pacienti uztaisa izmeklējums, kas visbiežāk ir magnētiskā rezonanse. Starp citu, uzreiz gribētu teikt, ka taisīt kompjūtera tomogrāfiju mugurkaula kakla daļai ir diezgan maz efektīvi un ir samērā maza jēga, jo prasības pret attēlu kvalitāti mugurkaula kakla daļā ir vēl augstākas nekā mugurkaula jostas daļā. Ja mugurkaula jostas daļā lielākā daļā gadījumu mēs varam redzēt, identificēt problēmu arī kompjūtera tomogrāfijā, bet nevienmēr, tik un tā labāk ir magnēta rezonanse, tad mugurkaula kakla daļā identificēt problēmu pēc kompjūtera tomogrāfijas izmeklējuma ir diezgan sarežģīti un ir parasti šīs problēmas identifikācija prasa magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Tā tad ierodās pacients ar attiecīgām sūdzībām, kas izstaro vai nu uz vienu roku vai uz otru roku, un viņam jau ir, pieņemsim, magnēta rezonanses izmeklējums, kurā mēs varam redzēt, ka patiešām tas vai šis nervs jau ir saspiests un rada attiecīgos simptomus. Kas gan notiek daudz klusāk un sākotnēji var neradīt nekādas simptomas, ir muguras smadzeņu saspiedums. Muguras smadzeņu saspiedums ir kaut kādā ziņā bīstams ar to, ka viņš var notikt nemanot klusu, sākotnēji bez jebkādiem simptomiem. Muguras smadzeņu saspiedums var neradīt nekādas sāpes, neradīt sākotnēji nekādas paralīzes, bet viņš ir. Un bīstamākais ir tas, ka muguras smadzeņu saspieduma rezultātā šīs muguras smadzenes turpina tikt bojātas pakāpeniski, un šie simptomi var attīstīties ļoti lēni, un pacienti atnāk jau pie ārsta tajā brīdī, kad muguras smadzeņu nospiedums vai bojājums jau ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un magnēta rezonanse arī ir tā, kas ļauj mums saprast un ieraudzīt tā saucamo mielopātiju. Mielopātija tas ir muguras smadzeņu bojājums, ko mēs varam ieraudzīt magnētiskajā rezonansē, bet savukārt nevaram redzēt mugurkaula kompjūtera tomogrāfijas izmeklējumā. Kā piemēru var minēt, ka kakla mielopātija, jeb mugurkaula kakla daļas muguras smadzeņu bojājums sāk izpausties ar vājumu rokās un kājās, kas ir pakāpeniski progresējoši.
Un bieži vien ja tas notiek gados vecākiem cilvēkiem, tad šis te bojājums tiek norakstīts uz vecumu. Tas cilvēks staigā arvien sliktāk. Viņš staigā mazākiem solīšiem, viņš ir kopumā kļuvis vājāks, rokas, kājas vājāks. Tad, protams, ka tas bieži vien tiek norakstīts uz vecumu, cilvēks noveco, ko padarīs. Ja, tātad. Bet patiesībā tur slēpjās un klusi progresē šī mugurkaula kakla daļas mielopātija, un, protams, galējos stāvokļos šī mugurkaula kakla daļas mielopātija var cilvēku novest līdz pat guļošam stāvoklim, kad viņš nav spējīgs faktiski pārvietoties, kustināt rokas un kājas. Šī video kopējā doma ir tāda, ka es gribēju pastāstīt un uzsvērt, ka mugurkaula kakla daļas problēmas ir potenciāli bīstamākas ar to, ka var tikt bojāts ne tikai nervs, bet arī muguras smadzenes. Un šīs muguras smadzeņu bojājums var noritēt diezgan klusu. Un kas šo problēmu padara vēl viltīgāku dažkārt ir tas, ka muguras smadzeņu bojājums var noritēt bez rokas simptomiem. Tātad diska trūce vai kaut kāds cits process, kas notiek mugurkaulā, saspiež tikai muguras smadzenes, bet ne nervus, kas iziet uz rokām. Līdz ar to šis cilvēks bieži vien ilgu laiku ir vispār asimptomātisks. Viņam īsti nekas nesāp, bet paliek ar vien švakāks un švakāks un švakāks līdz brīdim, ka vispār vairs ar grūtībām pārvietojās, un tad beigās izrādās, ka viņam ir muguras smadzenes saspiedz. Līdz ar to esiet uzmanīgi, ja kaut kas ir sajūta, ka kaut kas nav labi, labāk vērsties pie ārstiem, izvērtēt situāciju, uztaisīt magnētiskās rezonanses izmeklējumu, labāk pārliecināties, ka nekas nekaiš. Magnēta rezonanses izmeklējums ir pilnībā nekaitīgs, starp citu, atšķirībā no kompjutera tomogrāfijas. Tāpēc to var diezgan droši darīt, skatīties, kas notiek, un risināt problēmas, ja tādas ir. Tātad vēl viena būtiska nianse, ko es gribētu pieminēt, ir mielopātija, jeb muguras smadzeņu bojājums ir potenciāli neatgrieznisks. Un tajā brīdī, ja cilvēks ir ieradies pie ārsta jau faktiski paralizēts vai ļoti smagā tādā neiroloģiskā stāvoklī, tad varētu būt doma, ka tūlīt izoperēs un tad viņš paliks vesels. Diemžēl muguras smadzeņu atkopšanās pēc ilgstoša nospieduma ir ierobežota, un operācijas primārais mērķis ir novērst tālāku pasliktināšanos. Ja operācijas rezultātā pacientam paliek labāk, un nerad tas tā arī notiek, to mēs varam uztvert kā papildus bonus no operācijas, bet pamatos operācijas primārais mērķis ir novērst turpmāku muguras smadzeņu bojājumu un tādā veidā novērst stāvokļa pasliktināšanos vēl tālāk. Paldies par uzmanību, piesakojieties, spiediet laiku, komentējiet, uzdodiet jautājumus, iespēju robežās uz tiem centīšos atbildēt. Paldies!